Sveiki, mīluīši! Video tiem, kas jau ir izgājuši 1., 2., 3. klasīti sevis kā radītāja pieņemšanas un apzināšanās ceļā, tātad video advancētajiem. Principā visiem, bet es domāju, ka vērtīgs tas būs tiem, kuri jau būs izurbušies daudz kam cauri un varbūt vairākus gadus gājuši psihoterapijā un tagad domā, kaut kas īsti neštim. Umjas, drūmās domas, depresīvie stāvokļi, arī depresija kontekstā ar lielo atmošanos. Šis video ir pilnīgi noteikti turpinājums maniem iepriekšējiem ļoti konkrētajam pirms apmēram 1,5 mēneša par to manu personīgo piemēru, kā matriksas kavas mēģina mani valdzināt, savaņģot. Un vasarā no šī paša maģiskā dārza bija tāds tieši arī par šo te depresiju lielās atmošanās kontekstā. Un izvirzīšu tūlīt vienu ideju, vienu tēzi. Es šo vēl nekur latviski runājošajā sabiedrībā neesmu dzirdējusi. Tāpēc, ja jums tā arī liekas būtiska, transformējoša, svarīga, padalieties tālāk ar šo video, protams, uzrakstiet šeit atklāsmi. Jā, es sasienu sev rokas un kājas, lai neietu burtiski visu laiku šajā pārbāstajā, informatīvajā telpā, kur notiek skrolēšana, kur notiek nepārtraukta savas uzmanības un savas psihiskās enerģijas atdošana visdažādākai informācijai, kas tiek aizmirsta jau pēc pusstundas. Tādēļ, ka, ja jums šis ir vērtīgi, tad lai tas palīdz un transformē un iesēžas jūsu, zinat, ja kā neiro. Šis ir kontekstā ar to, ko mēs saucam par lielo atmošanos, par savas dievišķās sākotnes atcerēšanos. Vienalga kāda tam ir apakšstāsta tēma, vai mēs esam tie brīvprātīgie saskaņā ar Doloresu Canonu, viņas 3 brīvprātīgo viļņiem. Jā, manā grāmatā Jaunās zemes vārnīca ir aprakstīts un vēl kāds, kurš varbūt arī zina, jā, tad, kas ir nākuši palīdzēt zemē iziet šo lielo transformāciju posmu, kas būs, vai arī mēs esam te tie, kas ir noķertis, iemānīti matriksā un no mums nosūknē enerģiju šai fermā. Var sakot, visi par šo te tēmu. Jā, kontekstā ar šo te katrs izvēlās kādu stāstu grib vai arī kuru rezonē. Katrā ziņā stāsts ir par to, ka mūsos šobrīd tā frekvence, tas signāls, kas laužas no mums ārā un kas īstenībā, kas ir tas, kas brucina to visu. Mēs taču redzam, triviālais teiciens, matriksa vecās sistēmas brūk, mēs to reāli redzam, mums pašiem galīgi nav viegli, apzināmies un to izstarojam šo apzināšanos un savu spēku un jaudu un to uz āru. Un arī šis video ir domāts, tā nav tikai informācija, tā ir aktivācija, kas palīdz to atcerēties un starot un jaudīt šeit no lietainajiem, jau saulīt sāk atspīdēt, bet ir tik tā gāzt. Un tartārie zvani veselās stundās. Šeit ir brīnišķīgā lieta, ko arī no šīs zemes, kā runā un kā man liekas arī ir taisnība. Paņēma nost kāds, kurš pārvalda un zina skaņas un tātad vibrācijas ietekmi. Tad, zinat, ja baznīcu zvani nav vienkārši tikai zināt, cik ir laiks, bet attīrīt lauku un telpu. Tas ir kā senajās viedajās civilizācijās, kas bija ne tik sen, rūpējās par to, lai uzturētu harmoniju un frekvenci. Kā labi, bērnību mēs būsim tikuši cauri, ja mēs esam gājuši un izrunājuši pie psihoterapeita šitā super savs tur bērnu dārza traumas un neiedarderēšanos tur un skolu un visu. Un tam mēs esam tā kā tikuši cauri un esam sapratuši, ka jā, mēs tur bijām labinieki, teicamnieki, nevienmēr tas nozīmēja, ka mēs būsim tie veiksmīgākie dzīvē, jo mēs redzam, ka tiem, kuriem bija trīnieki un kas bija nesakmīgie, bieži vien kā reiz ir lielie pēc tam it kā dzīvē veiksmīgie.
Bet tagad iedomājieties, ka mēs esam tā caur dažādām terapijām un metodēm strādājuši ar sevi, analizējuši, un vienā brīdī mēs joprojām jūtamies nelaimīgi. Visas šīs terapijas, kurās ir iets, un vienā brīdī viņas ir labas. Es pati esmu gājusi, un paldies maniem speciālistiem un viss, un arī pati esmu devusi līdzīgs, piemēram, pat pateicības praksi. Tūliņ pateikšu arī gan pati pildījusi, gan savai 1., 2., 3. klasītei, kas ir nākuši. Jā, šo tie apgūt ļoti labu instrumentu esmu devusi, un viņš strādā, bet tad vienā brīdī tu jūti, ka viss šitas neštiem. Jo tās visas, ziniet kas, tas ir domāts uzbūvēt to cilvēku, jeb to personību tai sabiedrībai, kas a priori ir tā matriks. Nu, vai ilūzija, jā, kas ir ar mākslīgiem paverdzināt cilvēka dievišķo būtību. Ja? Mēs veiksmīgi varam būt tad, ja mums ir veiksmīgs darbs. Nu, neizvēršot dziļāk, ja? Bet kādam veiksmīga karjera, veiksmīga pozīcija, kaut gan tu tur esi norukājies, ne tu esi atpūties mājās, tu tur neesi bijis, nu, var sakot, arī nelaimīgs. Bet ir iestāstīts, ka būt darbā un būt veiksmīgā pozīcijā nozīmē būt veiksmīgam cilvēkam. Cilvēks tāds nejūtas. Cik daudz tu, kas tagad šo skatās, cik tu strādā, tāpēc, ka tu strādā un tev patīk, bet cik daudz ir atbildes sev godīgi? Šie ir tik atklātie jautājumi, atklātās atbildes, bet sev pašam godīgi. Cik daudz tu strādā, lai nebūtu jābūt ar sevi kopā? Cik daudz, teikšu no otras puses, vai tu varētu pavadīt dienu pats ar sevi, ar dabu, ar esību? Ja tev nebūtu darba, nebūtu pa ko domāt, nebūtu jāizmalē sava uzmanība ar visādām šitādām te lietām. Ne, varbūt, var nebūt. Atbild sev pats, es priekšā neteikšu. Un mēs jūtam vienā brīdī, ka tas viss ir feiks. Ne jau tas, ka darbs mums vairs nepatīk, bet vienkārši, ka mums ir iestāstīts, tā vairs nav mums autoritāte. Kāpēc es to runāju? Es nezinu, ja jūs nezināt, jā, man ir daudz, kas bijis dzīvē. Es esmu mācījusies veiksmīgākajā, kur tur ir, nu labi, tagad Krievija tā nevar nemaz piesaukt, jā, bet izcilākās zvaigznes, tās telpas. Daudz no viņiem arī starp citu ir emigrējuši, un tur ir veiksmīgi. Jānis Streičs ir speciāli vienu lomu rakstījis man un par otru maziņu teicis, man te nav loma, jā, bet nāc kā talismans. Es esmu bijusi uz vākiem, uz posteru stabiem un tā tālāk. Jā, tanī brīdī tā bija mana realitāte un visi intervijās un viss, bet tas nav tā, tas nav vienkāršais nekā nedarīšanas, es to nesaku, man ir segums. Es no tā esmu mācējis atteikties. Neviens man nekur ārā nemeta. Es gāju prom. Un tas ir nepārtraukts transformācijas posms, kas nav bijis vienkāršs, bet kas ir nepārtraukt atbildot sev uz godīgiem jautājumiem. Žurnāla rakstīšana, piemēram. Nu, labi, pateicīgs par to, bet ja man riebjas, ka man uz galvas met mēslus manā zemē, nīcinot kokus ārā, ja, kas ir nokaltuši, ja viņi vēl nav izzāģēti, iznīcinot visu, kas, es rakstu, es esmu pateicīgs, mana mīļā zemīte. Nē, es esmu nelaimīgs un dusmīgs. Un vēl jau vairāk man gaismas darbinieku māca, tu esi nobraucis vibrācijās, tu esi iekritis upurī. Nē! Un es jūtos nelaimīgs, es esmu iekritis upurī. Nē! Tu esi sajūties patiesi, tu vienkārši neietilpsi, tu esi taisīts tam matriksam, tai mākslīgai realitātei, kas brūk. Un tāpēc tu jūties nelaimīgs. Palika vieglāk. Tagad tā. Lai nāk par labu, man būs kaut kādas interesantas lietas, ko mēs varēsim darīt kopā, bet tas vēlāk.